Sveiki, mežāži, kārta jūnija taro prognozē. Kāda enerģija virmos ap jums? Mežāži mazliet paguruši. Mežāži tagad tā kā mazlietiņās ar vajadzību atpūsties un pārdomāt to, kas ir izdarīts. Izdarīts ir ļoti daudz, izdarīts lietas, kas ir gandrīz ne jums pa spēkam. Tas nozīmē, ka šī kārtas tornis saka atpūtieties, atvelciet elpu, un es gribētu teikt, ir fiziskajā ziņā, fiziski nemēģiniet pārspēt pats sevi, nemēģiniet pārsteigt apkārtējos cilvēkus ar kādiem fiziskiem vai darba panākumiem, raugieties uz sevi, domājiet par savu veselību, domājiet par to, cik daudz spēku jums atkal vajadzēs turpmākajai vasarai un ļaujieties atpūtē, paņemiet atvaļinājumu, paņemiet brīvas dienas, nemēģiniet apkārtnē ievibrēt ar milzīgu tādu komandēšanu, darbošanos, sevis pierādīšanu, un tas nav nevienam vajadzīgs, ja? To neviens tik ļoti nemaz nenovērtēs. Darbs. Darbā fortūna liecina par notikumiem, kas ir mainīgi, kas ir nestabili, kas var nest patīkamas ziņas, bet var nest arī gluži vienkārši atkārtojušās lietas, kas atkārtojās. Un ja jūs pamanat tās lietas, kas ir bijuši iepriekšējā reizē, un kuras jūs izgājāt nepareizi, un kur jūs, pieņemsim, nepareizi noreaģējāt, tad šajā reizē atceraties, tas bija tā, un šī ir atkal viena no tām iespējām, kad fortūnas ir apgriež riņķi un saka, un tagad izdara lūdzu pareizi, ja? Vai tagad noreaģē pareizi, vai tagad tu vari kaut ko pamainīt. Līdz ar to fortūna ļauj arī pamainīt kaut ko darbā, darba ritmā, darba sfērā, darba notikumos, un tajā ir pietiekami daudz ātruma, pietiekami daudz, tā kā tu ej uz priekšu, palekdamies pa diviem soļiem, pa divām trepēm uz augšu, ja, un līdz ar to šīs varbūt arī tiešām foršas izmaiņas darbā ar vajadzību attīstīties, iet uz priekšu. Izaicinājums ir izaicinājums. Sakiet jā, un viss notiks. Un privātā dzīve. Privātajā dzīvē 7 zobeni, kas nozīmē tādu kā vēlmi kaut ko slēpt, kaut ko neizrunāt, kaut ko neizstāstīt, ar kaut ko nedalīties. Ja? Un tad vienīgi jāsaprot, vai tas esat jūs pats, vai tas ir partneris, kas vēlas kaut ko noslēpt. Bet tam nav teikts, ka tas ir slikti noslēpt. Ja? Dažreiz mēs noslēpjam kaut kādas lietas, lai nesāpinātu otru cilvēku, vai noslēpjam kaut kādas lietas tādēļ, ka neesam gatavi vēl runāt par šo lietu. Līdz ar to 7 zobeni mazliet var ienest tādu kā vēsāku noskaņojumu attiecībās, kas būtu es tā kā sajūtu, ka tu man nestāsti visu, ja, bet šis nav arī aicinājums uzplīties otram. Ko tu man nestāsti, nāc parunāsimies, ja. Katram cilvēkam ir tiesības uz saviem noslēpumiem, uz savu telpu, un viņam ir tikai, arī otram cilvēkam ir tiesības atklāt tev kaut kādas lietas, tad, kad viņš ir gatavs to darīt. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 7 zobenu kārtas liecina par tādu negodīgu attieksmi, greizu attieksmi, un līdz ar to tas var liecināt par cilvēku, kuru tu satiec, kurš tev sniedz nepareizi informāciju. Viņš tevi maldina, viņš tev melo pašā sākumā, izdomājis kaut kādu savu stāstu vai savu pasaku, un gal galā šī ir arī zagļu kārtas. Ja, tā kā esiet uzmanīgi, un partneru attiecībās, pieskatiet somiņu, ja jūs izvēlaties iet uz tikšanos ar 7 zobenu kārti, bet droši vien jau ka labāk ne. Tāds interesants mēnesis, pārmaiņu mēnesis, manuprāt, šis ir, lai jums izdodas to vislabākajā veidā izdzīvot. Uz tikšanos!